ir pamatā par zeltainu zaļām krūzēm. Pēc gardas ar lapām kopā jauka. Iet projām vakara par tāsatiem sakām un pabūt par aizmirstā laikā tautu. Nāk rudens un no jauna dod tos vārdus, ko glabā ezers, dzimtās puses pils. Ar bērnību savu citiet atkal skola, tai rokā hitlišu puses zils. Ir ilgi viņa glabājusi ziedus, kas cienīgie pēc kalnām stāvēs prot. Varbūt no jaunības tālā pusē zuda, kas veicīs pirms šovakar to soda. Apgādi, tie kā dzēles iztaisīti, ir pagaidījuši tumšās debesīs, vien tiem, kas pār no dzimtās puses rīti, spēj sasaukt kopā laika atbalstu. Tilīm aulas atgriež. Un, man jūs jāved asmiņu takām. Nē, no viņas nevajag, jo asmiņu takās jau nav grāvi. Tāpat mēs tiksim pāri. Arī krosāpavus nevajag, nebūs akmentiņi, nebūs ciņi, kājas nespiedīs. Tātad mēs esam pēckara pirmie skolēni. Nu, teikt to, ka mēs bijām pavisam citādi, kā tie, kas šogad veidi, tas būtu nepareizi. Mēs bijām tādi paši. Mēs gribam šodien teikt paldies skolas dienām, griekiem, šiem grīdzvēriem, kas mums ļāva te straidīt, kas mums te uzņēma, kas mums te mīlēja un kas mums te palaida. Un būtībā it kā no laika. Ar ko tad mēs atšķīrāmies? Mēs atšķīrāmies ar to, ka mums nebija daudz kā tāda, kas mums bija. Tas mums ir. Nu, piemēram, kaut vai vienkārši tādu lietu, jums ir izpildījums. Aida Kārkliņa, Alberts Tīsons, Irēna Ozoliņa, Marijāna Rūtenfeldes Vecāine, Olga Irnejas Ikslets, Mija Friedrichsone Ulaja, Valentīna Konašēnuka, Veronika Vidžuse, Kārlis Vecāinis, Marta Keiša Sleinerte,
manī vienmēr neparastas ir likušās atmiņas. Cik savādi, ka pēc daudziem gadiem sirds tiekas ar aizgājušajām dienām, un tas viss liekas tik nesen, un arī ļoti sen. Bet visdzīvākas šīs atmiņas manī ir tieši rudenī. Arvien, kad vētrās sarakotā jūrā, raud atsīdamās krastas, es it kā smiltīs meklēju sevi spēku. Kam nevar viņa iemaņas, nevar atņemt viņa zināšanas. Ja gribi uzcelt lielu māju, tad būvē lielu pamatu. Pēc tā pamatlipināšana. Gribi uzcelt lielu dzīvi, ieliec dzīvē labus pamatus. Pamatskola ieliek cilvēka dzīvē zināšanu pamatu. Un pateicībā par labu pamatu ielikšanu mūsu izlaidumu grupu dāvina skolas bibliotekai nelielu bilžu grāmatu ar enciklopēdijas ietvaru. Kristalizējušās domas, kuras braucot uz šejieni, es paņēmu un atvedu līdzi. Mīļie skolotāji, skolēni, un lai arī kas šai zālē nebūtu, mēs visi esam vienotā garā, vienotā domā šovakar. Jo augsta ir māja, bez tēva un mātes, skola ir tukša bez skolotāju. Un rudenī, kad tuvāk noliet uz zvaigžņotā debesis,
tumšāki kļūst ūdeņi, un saurīts ir pilns nopūtu, sarunu un čukstu. Ieklāvēja atmiņas, kas aizved uz bērnības zemi un skolu. Un tad pārņem tādas neparastas izjūtas, ka tas bijis viens sapnījums, bet varbūt, ka tā var notikt tikai bērnībā. Dzīvē vairs tā nekad nav bijis. Kaut tā pilna ir bijusi dažādiem trausmainiem notikumiem un pārdzīvojumiem. Šīs atmiņas šovakar pārstot par mūsu skolas bagātību. Un bagāts tas cilvēks, kas skolas laikā dvēseles dzīvēs Pedagogiem par visu to labo, ko mēs šeit esam ieguvuši. Tagad karējās apniņās nedaudz varbūt ir arī, tātad, ko esmu šeit labi ieguvuši. Savā laikā tas vispirms, ko skolu pie mums, ko vislabāk, ja kā mums pieredzināja, tas ir darba. Jo tanī laikā, kad mēs mācījāmies, mums bija principā jau parks, mums bija sadalīts teritorijas celiņi, mēs labas grābam, līdz apnikumam celiņi. Tātad tur kaplēni tagad ir iekrauts garam, es gan skatos, ka tur vecāks cilvēki visu to tās skolēni vairs ne. Tad mums bija lauciņas, viss atceramies, ja, te pat aiz parka, tātad mēs tur sējam, stādiem, ravējam, rudenī novākam ražu. Tālāk lejā mēs virtuvē strādājam, mazgājam traukus, kartupeļus tīriem. Tas, protams, viss dzīvē pēc tam tikai viss tas bija labākais, kas šeit par darbu. Tālāk sports. Mums bija labs kultūras skolotājs, ja, kura mūs tie, kas kaut cik kustējās, aizrāva sportu. Principā gandrīz ir tā, ka visos sportveidos esmu cenģers skolu pārstāvējis rajonu sacensībās, nu, protams, ar dažādiem rezultātiem. Tālāk bija starpības, mēs vienmēr skrējam laukā spēlēt bumbu, vakaros spēlējam, nu, vakaros laikam jau tagad mazāk, arī redz kā kādreiz. Pilns, jā. Tad nākošais disciplīnas. Nu, manā laikā bija arī daži vīrieši skolotāji, un arī skolas direktors bija vīrieši. Nu, mēs zēni daudz Ja? Un man liekas, ka šie gadi, nu maz jau bija 4 tikai Ingeri, man viņi varbūt tik jauki bija, jo, kā šeit teica, mēs toreiz visi bijām ļoti jauni. Tieši tajos gados sanācām un bija gan kopīgas. Un mammai pusi kai, un mammai
Klusāk, pār dienām pārnāk, pār gadiem pārnāk, ar baltu ezeru ziedi, ar tumši zaļu egli, ar stirmu skolas sliepsni, sirds atkal runā sāk. Sirsnīgi sveicam Dinģeres pamatskolu jubilejā Talsu rajona bērnu un jauniešu centra kolektīvs un direktore Doloresa Letere. Jūtilgi vārds, tavs tēls daudz dziļāk iespiedies man sirdī, jo dienu no dienas daudz gadu mēs bijām kopā. Rudenī, kad tavi zvani aicina iet pretī jaunajam mācību gadam, tu ievērosi, ka starp milzīgajām asteru un mātiņrožu pušķiem trūks daži dievi. Zini, arī man trūks to ceļu, ko es dienas mēroju, lai nokļūtu pie tevis. Taču, lai kur es būtu, lai ko es darītu, vienmēr man atmiņā. Notiek 1994. gada 14. oktobrī. Pirmie mazpulcēni ir 30, šodien darbojas tikai 13. Lauris ir pirmais mazpulcēns šajā mazpulkā, un kādreiz mazpulcēni strādāja savās piecīņās. Viņi mācījās iekurt ugunskura. Tas vienā ēzera pieslēgu Atlantā. Es kopā ar Ziemassvētku muzeju pārzini Abaju veicām vienu mazu daļiņu no šī vietvārda Atlanta izgatavošanas. Un tagad ir vietvārdi pa Īves pagastu, vietvārdi ir apkopoti un ir iznākusi tāda grāmata, izdevumus. Un to jūs varat arī iegādāties tur ārpusē, Ilona, un šo vienu es dāvinu Dinģeres skolai. Katram mūžam valsts ir saveidota. Kāda valsts, kādi, kuri nāk un iet, šodien dzīve ļavā savējā, valsts un atbalsts, sanāk viena vieta. Valsts un atbalsts kopā darojot, pāri aizgājušām dienām dzied. Tu kā liepa vidū starojot, katrā sirdī savu gaismu skriet. Katram zinām, lai koks izaugs, tas rūpīgi ir jāiestāda, jākot, jāsaudzē kā mazs bērns. Palīdzot tam, rūpējoties un sargājot, visu to veidojot, mēs gara acīm redzējām mazo stādījumu vietā lielu, skaistu un stipru koku. Es šeit atnācu un nemanot arī esmu šos gadus šeit pavadījusi vadošajā darbā. Bet tad jau jāstāv. Pavārt un vai nē, tas ir mani iemācas pirms, tad jāsmēs. Kas šis kūks? Kas šis kūks? 57. gada. Bet tad runājot un nerokas. Atbrauksim? Šovakar var parādīt. Pareizi, tu var parādīt. Jā. Brauc te padēs uz Kļužiem un paskatīs. Nē.
Šeit vienas dāmas, tā izveidam klasē viena čaļa. Tā varētu būt. Iman, šito ņem, jā? Jā. Tā teikt, bet ko pie viņa kārtīnā kūt? Nu, viņš automātiski. Jā, nu, bet... Kas var pateikt? Meitenes.
tas stāsts kopā. Man neatmaksās viss bija filma. Vai man deg un nē? Īstu jau. Jā. Man uzreiz iet sāpījās smadzenēs. Forši šitie aparāti.